Ministru kabineta noteikumi paredz, ka mehāniskajiem ūdens skaitītājiem jāveic verifikācija ik pēc 4 gadiem, neatkarīgi no tā, vai tos lieto regulāri vai nē. Jāsako līdzi, kad tuvojas verifikācijas termiņš. Pretējā gadījumā īpašnieks, kurš laiks neiziet pārbaudi, apmaksā ūdens patēriņa starpību visai mājai, un tā var būt ļoti iespaidīga summa. Par tiem termiņiem varbūt kādam tas liekas, ka tas varētu būt ilgāks, bet, kā jau teicu, to neesam mēs noteikuši. Tas ir likumā rakstīts, mums ir mūsu pienākums ir to ievērot. Un tas ir ne tikai Ventspilī, tas ir arī citās Latvijas pilsētās. Verifikācija tas praktiski nozīmē to, ka tie skaitītāji tiek demontēti, aizsūtīti uz akreditētu laboratoriju, kura veikt šo verifikāciju. Un skaitītāji tiek pārbaudīti pie dažādām plūsmas ātrumiem, un lai viņš precīzi uzskaita patērēto ūdens daudzumu. Tad verifikācija kāpēc vajadzīga? Lai pārliecinātos, ka uzskaitītais ūdens daudzums ir precīzi, lai neveidotos starpības starp ievada skaitītāju rādījumiem un kopējā mājas patēriņa. Tuvojoties pārbaudes termiņam, klienti saņem atgādinājumu vēstuli. Gadījumos, kad verifikācijas periods ir nokvēts, ūdens skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā. Tas nozīmē, ka patērētājiem tiks iekasēta daudzdzīvokļu mājas ūdens patēriņa starpība, ja tā radusies konkrētā norēķina periodā. Informācija par ūdens patēriņa skaitītāju verifikāciju datumu pieejama arī ikmēneša rēķinā un portālā klientiem.udeka.lv. Nebūtu vēlams to atlikt uz pēdējo brīdi, jo tādā gadījumā iespējams, ka ir kaut kādā, ka to nevar veikt uzreiz, ka ir rinda, un tad būs jāpagaida. Tātad vispirms jāizvēlas pakalpojumu sniedzējs. To verifikāciju var veikt UDEKā, var veikt arī pie citiem pakalpojumu sniedzējiem. Internetā šī informācija ir atrodama. Tālāk, ja izvēlaties pakalpojumu UDEKā, tātad ir jāizvēlas to, vai vēlaties, ka tiks uzstādīti jauni vai lietot verificēti skaitītāji. Atšķirība ir tā, ka jaunajiem skaitītājiem ir viņi ir nelietoti, viņiem ir 2 gadu rūpnīcas garantija. Lietotajiem, verificētajiem skaitītājiem šīs rūpnīcas garantijas nav, bet mēs dodam 3 mēnešu garantiju. Lai nebūtu situācija, kā nedēļa pēc nomaiņas skaitītājs sabojājas un klientiem atkal jāmaksā pilna summa. Ir klienti, kuriem ir svarīgi, lai skaitītāji būtu, kā šie, būtu jauni, skaisti. Viņi nav noskāpēti, jā. Verificēti viņi var izskatīties lietoti, nezinu, kā piemēram šie. Šādi. Katrā ziņā viņi nebūs tik skaisti. Bet neatkarīgi no tā, vai izvēlaties jauns vai verificēts, tas tik un tā ir tie 4 gadi mehāniskajiem skaitītājiem. Pēc 4 gadiem viņi būs jāmaina. Jāņem vērā, ja skaitītājs maina cits uzņēmums, tad par to jāinformē uzņēmums UDEKA, iesniedzot skaitītāju verificēšanas certifikātu. Bieži vien uzņēmums UDEKA saņem pieprasījumu pieslēgt attālinātās nolasīšanas sistēmu. UDEKA to nedara. Lai pieslēgtu attālinātās nolasīšanas sistēmu, jāsazinās ar nama pārvaldnieku. Šī sistēma ir efektīvs risinājums, lai samazinātu ūdens patēriņa uzskaites atšķirības. Šobrīd Ventspilī tādas ir uzstādītas jau 80 dzīvojamās ēkās. Šīs sistēmas priekšrocības ir acīmredzamas. Papildus tam, ka nav pašam jānodod skaitītāja rādījumu, nav arī jāuztraucas par to verifikācijas datumu, jo to uzrauga uzņēmums, kas sistēmu uzstādīja.